Jauna pilsēta, jauna lokācija, pieņemta kaut kur citur. Dievs kādam lika atgriezties atpakaļ uz savu dzimto pilsētu, pie ģimenes, draugiem, tur, kur tu esi zināma, lai atbrīvotu vārdu, brīdinājumu. Visbiežāk tā ir visgrūtākā lieta, kas jādara – atbrīvot ziņu tur, kur tu uzaugi, vai tie, kas tevi zina. Jēzus par to runā vārdā. Pravietis netiek uzņemts savā dzimtajā pilsētā. Pravietis tiek pieņemts kaut kur citur, bet ne dzimtajā pilsētā, kur uzauga. Kad Dievs tevi aicināja, lai esi pravieti tautām, vārdu, ko atbrīvo, to labi neuzņem, jo tevi zina. Kāpēc tad Dievs sūta atpakaļ? Ilgas ciešanas, lai neviens neietu bojā, bet nožēlotu un atgrieztos. Tu varbūt teici 1 vai 2 gadus atpakaļ viņiem, un tas brīdinājums nav piepildījies. Nekas slikts nav noticis, un tevi sauc par meli. Dievs ir žēlastība. Iemesls, kāpēc nav sots nācis pār to vietu, jo Dievs deva brīdinājumu pēc brīdinājuma. Dievs teiks pietiek, un tad nāks sots. Lai arī kur Dievs tevi sūta, tevi nevēlas uzņemt. Dievs sūtīs tevi kaut kur citur, kur cilvēki nožēlos grēkus. Nineve bija gatava, gavēja, nožēloja un gatava saņemt vārdu no Dieva. Lūkas 4, 14-29. Un Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un viņa slava izpaudās pa visu apkārtni, un viņš mācīja viņu sinagogās, un visi viņu slavēja. Tā viņš nonāca Nācaretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Un grāmatu aizvērs, viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogās, vērsa savus skatus uz viņu. Un viņš iesāk uz tiem runāt: Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Un visi viņam piebalsoja un brīnījās par žēlstības vārdiem, kas nāca pār viņa lūpām, un sacīja: Vai šis nav Jāzepa dēls? Bet viņš tiem sacīja: Jūs katrā ziņā man sacīsit šo sakāmo vārdu: Ārsts dziedini pats sevi. Visu, ko esam dzirdējuši notiekam Kapernaumā, to dari arī šeit savā tēvu zemē. Bet viņš teica: Tiešām es jums saku, neviens pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē. Jo patiesi es jums saku, daudz atraitņu bija Izraēla zemē Ēlijas dienās, kad debes bija aizslēgta 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Tomēr Elija netapa ne pie vienas sūtīts, kā vien pie atraitnes Sereptā, Sidonijā, un daudz spitālīgo bija Izraēla zemē pravieša Ēlijas laikā, tomēr neviens no tiem netika šķīstīts, kā viens sīrietis, Nāmans, un to dzirdēdam visi sinagogā tāpat dusmu pilni un cēlās un izdzina viņu no pilsētas ārā līdz Kalnamalai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogāstu to zemē. Tie bija dusmīgi, jo Jēzus runāja patiesību. Dievs ir tavā pusē. Dievs ir tas, kas saka, ko tev teikt. Grūtākā vieta, kur dalīt ziņu no Dieva, ir dzimtā pilsēta. Nāks laiks, kur Dievs tevi sūtīs kaut kur citur, kur Dieva doto vārdu labi pieņems. Tie būs gatavi tevi pieņemt. Kad Dievs tev saka, ka ir laiks doties, sakrāmē mandas un dodies prom. Dievs tevi sūtīs uz jaunu pilsētu, tikai esi gatava tam. Pietiek, tu pietiekami ilgi runāji ziņu no Dieva, tur, kur tu esi, un ir laiks doties kaut kur citur. Nenogursti, turpini darīt to, kamēr Dievs tevi pārvieto uz citu vietu, kur vēlas, lai esi. Jāņa 4, 44-45. Jo pats Jēzus bija apliecinājis, ka pravietis netiek cienīts savā tēva zemē. Kad nu viņš nonāca Galilejā, galilieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus svētkos Jeruzālēmē bija darījis,
jo viņi paši arī bija bijuši svētkos. Tu dodies uz citu vietu, kur tevi pieņems. Vārds, ko Dievs liek tavā mutē, būs labi pieņemts šajā jaunajā pilsētā vai vietā, lai arī kur Dievs tevi sūta. Mateja 10:14. Un ja kas jūs negrib uzņemt, nec klausīt jūsu vārdus, izeita no tāda nama vai tādas pilsētas un nokratat pīšļus no savām kājām. Dievs tevi sūta uz jaunu vietu, esi tam gatava. Jēzus gāja tur, kur viņu pieņēma. Tie bija gatavi pieņemt vārdu, kas bija priekš viņiem no Dieva.